Ar lielu patosu Siliņas kundze uzteica dienestu sadarbību, reaģējot uz Latvijā ielidojošo dronu. Ja mēs skatāmies, ko ir teicis iepriekš aizsardzības ministrs Andris Sprūts, savos paziņojumos sociālajos tīklos viņš ir arī paudis, vai Latvijā ir dronu siena, īstā atbilde ir jā. Rīta panorāmā 2025. gada, tad pagājušā gada 3. septembrī Sprūda kungs teica, mums ir jāaizsargā mūsu valsts un cilvēki no 1 centimetra. Tad šodienas jautājums apvienotajam sarakstam. Mēs uzdodam jautājumu ministra prezidentei, ko mēs saprotam ar 1 centimetru. Proti, vai cilvēkiem, kas dzīvo pierobežā, ir tiesības saņemt informāciju par gaisa telpā ielidojošu dronu, kurš pēc tam ar sprādzienu arī detonē 300 metrus no apdzīvotas vietas, no ciemata, kur dzīvo cilvēki, vai nē. Vakar Latvijas televīzijā šodienas jautājums aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre pauda pretēju viedokli Sprūda kungam par 1 centimetru. Ja drons ilgāk būtu virzījies valsts iekšēnē, šūna apraide būtu aktivizēta un sabiedrība tiktu informēta. Mēs katru gadījumu izvērtējam individuāli, tā Liena Gātera no progresīvajiem. 1:04 tika fiksēts pirmoreiz drons iedzīvotāju mājas novērošanas kamerās, un 2:35 naktī tika fiksēts arī vēl viens drons un sprādziens. Mēs zinām, ka tās ir 20 minūtes, kur otrais drons, kas detonēja, atradās mūsu gaisa telpā. Un te jau ir matemātika. Ja drons lido 150 km/h, tad tie ir 50 km, kas ir nolidoti 20 minūtēs. Ja tas lido ar 200 km/h, kas esot drona vidējais ātrums, tie ir 67 km. Un atceramies Sprūda kungu teikto, mums ir jāaizsargā mūsu valsts un cilvēki no 1 centimetra. Jautājums. Cik garš ir centimetrs? Vai centimetrs ir 50 km garumā vai 67 km garumā? Līdz ar to mums jautājums ir ministra prezidentei. Ieviesiet skaidrību par to, vai šīs sistēmas, kur ir iztērēti miljoni, šūna apraidē, 112 aplikācijas, Dagdā pat ir sirēna uz skolas, vai cilvēki ir pelnījuši būt informēti par to, ka ir kaut kas, kas apdraud viņu veselību un dzīvību, kas pārlido viņu mājas un apdraud arī viņu bērnus un vispārējo. Paldies!